Cienījamie skatītāji, meklējot krīzes iemeslus valstī, esam nonākuši pie secinājuma, ka viens no cēloņiem ir dažādu daļu nespēja sastrādāties. Tāpēc izveidotie ideāli un uzstādītie mērķi netiek īstenot praksē. Lai risinātu šo problēmu, esmu uzaicinājis šovakar viesos pārstāvis no Sievietes ministrijas. Galvas departaments. Labvakar. Gurnu aģentūra. Sveiki. Un Vēdera pārvalde. Sveiki. Es gribu dzirdēt tieši un skaidru atbildi, bez demagoģijām, liekvārdībām, vai jūs tievējat? Vispirms es gribētu ieskatīties šīs problēmas vēsturē. Jau gadsimtiem ilgi sabiedrības spiediens nomāca sievieti par to, kādai viņai vajadzētu būt, gan ārēji, gan iekšēji. Īsāk lūdzu. Redziet, mēs visi to zinām, ka sieviete tiek pozicionēta kā tāds pēctecības nodrošinājums. Par to mēs varētu sīkāk parunāt kādā, intīmākā gaisotnē. Vai. Ziniet, intīmās gaisotnes, sabiedrības viedokļi. Sievietes, jūs pašas gribat būt slaidas, skaistas, solījumi par to skan gadiem ilgi. Runājam skaidru valodu, nosaucam termiņus. Tā jau nav, ka nekas netiek darīts, un mēs pilnībā esam nomainījuši barošanas racionu, un tas ir pilnīgi kļuvis daudz liesāks. Varbūt arī nav tie rezultāti tā uzreiz redzami, bet, principā tas galvas izvēlētais virziens, tas ir apstiprināts arī mūsu pārvaldē. Termiņus. Saprotiet, mēs tievējam, mēs darām visu iespējamo un reizēm pat arī neiespējamo. Es vienkārši melojāt, kurš vakar stāvēja un blenza pie bulciņa stenda un iztēlojās to kūciņu savā mutē, tur lēni slīdam. Notika īsts savienojums. Tas tā mēdz notikt pie sistēmas pārslodzēm. Kļūda tika izlabota. Kļūdas vairs nedrīkst pielaist. Starptautiskie aizdevēji to nepieļaus. Tā nav mana vaina. Vienkārši Vēders pieprasa. Ko? Es? Es taču neko, jūs paskatieties šitiem te rasnajiem, gurniem, treknajiem. Viss labums paliek tur. Man rezerves ir akūti nepieciešamas. Tas taču ir zināms, ka mana aģentūra ir tāds tā kā pēctecības nodrošinājums. Vai tad jūs gribēsiet nomirdēt badā nākamās paaudzes? Es domāju, ka tieši Vēdera nepārvaramās kaprīzes ir novedušas mūsu ekonomiku totālā biedē. Paklausieties, izdzīvo tas, kurš kaut ko uzkrāja. Ziniet, ko pajautāsim Jānim? Viņam patīk tie jūsu uzkrājumi. Ko? Jāni, konkrēti atbild, vai jums patīk rasnas vai tievas sievietes? Gribējāt gan, jūs to zināt. Temats mums šai sarunai. Ja kas? Ir jautājums, vai jūs spējat vienoties kopējiem mērķim par ideālo sievieti? Jā, bet tomēr es gribētu zināt skaidru atbildi. Jums patīk blondīnas vai brunetes? Jāni, tu gribētu man iekniet? Un paprasīsim, varbūt viņš labāk mums grib izmaksāt vakariņas vai brokastis, ko? Bet kam tas būs jāatstrādā, to es aizmirsis? Jā, tā ir taisnība, ka vīriešiem tā mīlestība iet caur Vēderu, ko? Bet realizējas tā caur citu vietu. Jūs varat atbildēt uz vienkāršu jautājumu. Kas notiek Latvijā? Jūs redzat, ka tas arī notiek, ka galva nevar pakaļ uzvarēt.